Daugavpils novada kultūras centrā notika šogad pirmā Daugavpils novada jaunatnes lietu atbildīgo tikšanās. Tikšanās sākumā atbildīgie tika iepazīstināti ar 2011. gada noslēguma darbiem, gan ar jaunatnes projektu konkursa Uzlabosim savu ikdienu paveiktajām aktivitātēm Skrudalienā, Taborē, Laucasē, Sventē un Medumos, gan ar jaunu jauniešu biedrību nodibināšanu Sventē, Medumos un Dubnā. Jaunajā gadā notikušas arī izmaiņas pagastu jaunatnes lietu atbildīgo rindās. Ar lielu prieku tika sveicināta Līksnes pagasta jaunatnes lietu atbildīgā Liene Dzelbe. Izmaiņas skārušas arī Sventes pagastu, kur turpmāk par jauniešiem atbildīgs būs Viktors Petaško, savukārt Višķu pagastā Jānis Briška. Viena no lielākām tēmām, par kuru mēs runājam, ir 3 tuvākie pasākumi, kas ir domāti tieši jauniešiem. Tas ir viena no spēlēm, kas kur kad intelektuālā spēlē jauniešiem, ziemas jaunatnes sporta spēles un mūsu jauninājums, mūsu eksperiments jaunatnes konkurss Miss un Misters Daugavpils novads. Par Miss un Misteru mēs ļoti ilgi diskutējām un izdomājām, ka no katra pagasta mums piedalīsies pāris, meitene un puisis. Un viņam tiks uzdoti vairāki jautājumi un uzdevumi, kurus viņi gatavos jau laicīgi, lai tās izskatītos pēc priekšnesuma, priekšnopietna pasākuma, un ir liels prieks, ka šo pasākumu, iniciatīva šīm pasākumam gāja tieši no jauniešiem. Tas bija Salienes pagasta jaunieši, un viņiem arī ir tas gods pirmiem rīkot šo pasākumu savā pagastā. Tā kā es aicinu visus aktīvi piedalīties un nebaidīties. Es domāju, ka viss kopā mums izdosies. Konkurss Miss un Misters Daugavpils novads noritēs 24. februārī, tradicionālā erudīcijas spēle Kas kur kad 11. februārī Kraujā un jaunatnes ziemas sporta spēles 18. februārī Kalupē. Jaunieši tiek aicināti laicīgi ieplānot dalību šajos pasākumos. Jaunatnes lietu speciāliste Oļesa Nikitina uzsver, ka ir gandarījums par aizvadītajā gadā paveikto. Īpaši prieks par to, ka ir uzsākts darbs ne tikai ar jaunatnes lietu atbildīgajiem, bet arī ar pagastu pārvaldēm, kuras aktīvāk sākušas atbalstīt jauniešu iniciatīvas un nebaidās iedalīt telpas, kurās jaunā paudze var pulcēties, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku. Šīs gads mēs ļoti ceram būs tieši no jauniešu puses veidots pasākumu gads. Mēs varēsim tikai braukt ciemos un palīdzēt gan pie projektu rakstīšanas, gan pie realizēšanas, un mēs cerēsim, ka paši jaunieši veidos sev aktīvu un labvēlīgo dzīvi novadā.